Latgales centrālā biblioteka jau sen nav tikai grāmatu glabātuve. Šodien biblioteku var saukt arī par mākslas galeriju, kas piedāvā aplūkot mākslinieku, fotografu, rokdarbu, meistaru darbus, kā arī interesantas ekspozīcijas par notikumiem, kuri iespaidoja mūsu reģionu vēsturi. 28. janvārī Latgales centrālās bibliotekas lasītavā tika atklāta izstāde Pēteris Martinsons grafika. Izstāde veidot sadarbībā ar lielāko Pētera Martinsona keramikas kolekcijas un privātā arhīvu glabātāju Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. Izstāde ir veltījums māksliniekam, pieminot viņa dzimšanas dienu. Ziniet, es varbūt atkārtošu to, ko es teicu saviem kolēģiem. Es vienā rakstā izlasīju par to, kā savā pirmajā ārzemju simpozijā 73. gadā Pēteris Martinsons stādījies priekšā saviem kolēģiem no citām valstīm un teica, nāku no skaistākas zemes pasaulē un jums to radīšu. Un es esmu dziļi pārliecināta par to, ka visu savu mūžu Pēteris tiešām rādīja savos darbos mūsu Latviju, lepojas ar mūsu tautu, ar mūsu dabu, ar mūsu tradīcijām, un šodien mēs savukārt varam rādīt viņa, šī izcila mākslinieka darbus saviem apmeklētājiem. Patiesi, varbūt viņa vārds līdz šim vairāk bija pazīstams saistībā ar keramiku, un kāds nezināja, ka grafika bija viņa neatņemama dzīves sastāvdaļa. Dažādos izmēros zīmētie zīmējumi nonāca arī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā kā daļa no viņa dāvinātās kolekcijas. Šeit ir redzama tikai daļa no grafiskajiem zīmējumiem, tie glabājas arī pie mums Marka Rotko mākslas centrā. Un, gan pateicoties keramikas, gan grafikas kolekcijai, mēs cenšamies popularizēt Pētera Martinsona vārdu. Izstādē skatām Pētera Martinsona grafikas zīmējumu, kas tapuši laika posmā no 1980. līdz 2009. gadam. Tā ir tikai maza daļa no kolekcijas, kuru mākslinieks uzdāvināja Marka Rotko mākslas centram neilgi pirms viņa nāves. Izstādes atklāšanā piedalījās Pētera Martinsona māsa un viņas dēls. Mākslinieka radinieki ļoti uzmanīgi attiecas pret viņa mākslinieckā mantojuma saglabāšanu un ir ļoti gandarīti, ka Pēterim Martinsonam izdevās atvest kādu daļu no saviem darbiem uz dzimteni, uz Daugavpili. Indulis Lennars norādīja, ka viņa tēvocim ļoti patika zīmēt. Viņš to darīja arī brīžos, kad ar kādu ilgi runāja pa telefonu. Bildes viņš zīmēja uzreiz. Darbus viņš patiešām vispirms projektēja. Un bieži vien viņš projektēja nevis vienu lapiņu, bet darbs pārdzīvoja varbūt mēnesi. Viņš strādāja pie mazām lapiņām. Ja tas bija konkurss vai arī tāds darbs, kas bija saistīts ar vairāk cilvēkiem, kaut kādu pasūtījumu darbu, tad bieži vien viņš pat taisīja ļoti lielu izmēru skices. Bet zīmējumu nē, tas bija viņam tā kā meditācija, viņam bija jāuztur sevi formā, lai viņš varētu uzreiz ar pirmo, kā viņš pieiet papīru, viņam arī ir jāuzzīmē. Šodien šī mākslinieka darba glabājas daudzās Latvijas galerijās un muzejos. Arī Latgales centrālās bibliotekas lasītavā līdz 19. februārim būs apskatām pazīstamā mākslinieka Pētera Martinsona darbu izstāde.